tevi vispār pamudināja šo... Pagad, tu mani intervēji izbūvēt? Mēs pēc tam viens otru... Tu esi pie manī ciemos, man tevi tā kā jāintervēja. Nu, man jau arī interesanti. Tev ir interesanti, es zinu, ka tev mūsu skatītājiem arī interesanti uzzināt arī bišķīt par to. Kāds bija jautājums tad? Nu, kas bija tas impulss priekš tevis to vispār izveidot? Jo tomēr tas ir tāds ilgstošs process. Nu, kā... Tas, jā, līdz tam bija jānonāk, jā. Tur vairāk gadi ir, es esmu darbojies ar sevis tā kā izzināšanu un, nu, kā es nonācu pie tumsistabas ir caur elpošanas apjomu Rīgā. Elpošanas apjos atkal uzzināju par to, ka būs retrīts Tenerifē 7 dienas. Spānijā, un tad to vadīja Arturs Čirps. Un tad es pirmo reizi iepazinos ar sevi tumsā. Viņš mums, protams, sagatavoja līdz alai. Vienu dienu bija ieved alā apskatīties, kādi viņi ir. Tā kā iepazīstināja, ka mēs te būsim, pavadīsim vairākas stundas tumsā, elposim, aizsiesim sev acis, lai neredzam vadītāju gaismu, kā viņi pārvietājās no praktikām. Un tad, jā, tā bija tā reize, kad es sapratu, ka man vajag vēl. Es ieraudzīju kaut ko es nebiju redzējis, kāds tas ir, tas kāds ir elpojot, kur ala bija zem zemes, nu, tur kaut kā 50, 40, līdz pat 100 metriem, nu, kad kalnā apakšā izrakt alu. Kad tu skaties uz jebkuru virzienu, nekādas gaismas pazīmes nav, jo tad dzīvi vēl jāiet lejā tajā alā, un tā es iegūtu to pārliecību to, ka, lai tur, lai kas man būs pašam savu, lai es te pavadītu, cik dienas, cik es gribu, kā man sanāks, tā es arī viņus varu pavadīt. Nu, es pavadīju 5 dienas savā pirmajā pieredzē, uzreiz ar 5 dienām sāku, un tagad jau tēmēju uz 10 dienām. Īsumā tas arī ir, kā es viņu vispār iepazinu. Artūrs Čirps, jā, skolotājs, es savu. Kas priekš tevis ir, pēc tam mēs atgriezīsimies pie manis, kaut kāds tas centrālais iegūms no visa šī, tā kā pieredzēt to tik daudz un tik pieejami, jā, un nu, tomēr kaut kas ir, kas tev iedod to garšu, to turpināt un pieredzēt. Viens ir tas, ka darot un taisot, nejot cauri visam, piemēram, jāstājās pretī un neiet cauri, ir tikai tāpēc, lai uzlabot sevi. Man tā otra persona mans interesē, kā viņiem vajag vai kā viņiem iet. Rupi runājot, bet nu, ir jau personas, par kurām man ir rūps un bet pa lielam ir tikai es un vienīgi es pēdējos 2 gadus. Un tik līdz ir tas manī iekšā kaut kāds, ko es esmu dabūjis, tad es nemaz nevaru nedot to citam. Un tas man ir tāds nesmags pārbaudījums bijis, bet nu, tāds atgādinājums pa pakaļ, kad nē, tev jādod tālāk tas, ko tu esi izbaudījis, un tas strādā, un tu vairs nevar to noslēpt. Un negribot, man tas ir jādara. Nu, zini, kaut kur man tas atgriežās tā sajūta vai salīdzinājums ar tādu kompresiju tajā vidē, tu tik ļoti kompresējies, ka kaut kas tur piedzimst, un tad tu nevari ar to nedalīties. Tā kā tas dimants, kur... Vienalga ir tā kaut kāda mūsu vienotā lielā enerģija, kas to visu tā kā ir viens, jā, mēs visi esam tā kā viens beigās sanākam. Un tā ir tā kopējā enerģija, kas caur mums strādā. Un es viņu nevaru, neiedot tev, jo pirtsskola es arī sāku mācīties tikai un vienīgi, lai palīdzētu sev. Nevienu citu pēt man vispār neienāc prātā. Kāds saka, paši iet un mācās un spēr sev. Un tad pienāk 3. kurs, pēdējais, ko pasniedz Kandavā, Sarmītu ar Girtu un Māri, Eivit arī. Un tur daudz tiešām notika pārmaiņas manā dzīvē un vispār atvērās kaut kāds cits pasaules skatījums un dzīve. Tā es arī īstenībā no pirtsskolas arī sāku. Ja tur vēl dziļāk iet, tad jau citur es sāku. Un tā tālāk tur ir daudz, tur iet atpakaļ, kā bija, no kurienes es īsti sāku, nav nejausmas pagaidām. Bet
Jā, nu kopumā ļoti labi, jā, tas izklausās tā, ka tas ir tiešām tāds sevis kaut kāds formēšanas pieredze. Caur šo tumsu istabu mēs tomēr beidzam novērsties uz kaut ko ārpus. Jā, mēs noformējam sevi skaidrāk, precīzāk. Jā, bet skaties arī, kā mēs nākam pasaulē. Tumsas gaismā. Un tas ir, ja mēs esam tā pazuduši, tā aizgājuši prom no kaut kādas vispār savas, no sevis vispār prom, un tad tā tums man bija tāda tā kā atgriešanās, ja sevišķi meditācijā elpojot, ja, tur vairāks, nezinu, laiks tur nav, man pusstundu, nezinu, elpojot, meditējot, iekāpjot tajā šūpulī, pēc tam kā atalgojumu par to, ko es meditēju, un es jūtos tiešām, kad, es esmu tumsā, visu laiku, visu 9 mēnešus augu mammas vēderā, un tāds, pēc tam 5 dienām ir tāds, citas krāsas, tur pilnīgi cits vispār, tev tāds, tur uz to dzīvi skaties vispār, tu nesaproti, kā bija savādāk, tas jauns. Un tu šobrīd dosies kaut kur ārpus Latvijas kaut kādu brīdi, bet atgriezīsies es šito vēlāk informāciju, šeit. Man liekas, paturēšu pie sevis, jā, tas. Nu, doma tāda, ka šobrīd ir vēl kaut kāds lokas, kur to pieredzēt Vai tevi, tu domā, ka Pirti, uzreiz tā, un... piemēram, ja viņš tagad rītā cilvēks gribētu, tu domā, tas ir tas laiks brīdis, kādam viņam pat jāsagatavojās uz tumsu? Jā, nu tīri, kas ir šobrīd, tās iespējas cilvēkiem pieredzēt, kad ar Pirti pirms, pēc šo pieredzi šeit. Labi, es tagad pacēju tumsu istabas pieredzē uz 10 dienām nākošu svētdienu. 10 dienas es nevaru ne Pirti piedāvāt, ne tumsu piedāvāt. Jā. Līdz svētdienai, tas ir atkarībā atkal no cilvēka, cik viņš tā kā gatavs, jau ir dzirdējis, ir zinājis un grib kaut ko tādam iziet cauri, protams, mēs varam izdomāt un atvēlēt tam laiku. Protams, arī man tā parastās dzīves darba vēl jāizdara ir, tā kā man ir darbs jāizdara. Doma tāda, kad šis varētu tikt veidots kā tāda vieta cilvēkiem, to pieredzēt arī regulārāk un izvērst arī to pieredzi dažādos veidos, kur šis ir vēl kaut kas, ko mēs gribētu izmēģināt, kur arī var papildināt šo pieredzi ar kādu, kas atnāk, iedot kaut kādu dziļo relaksējošo masāžu vai kaut kādu dziedinošo masāžu vai kaut kādu elpas praksti. Tas ir viens variants. Otrs variants, ka tā ir pilnīgi tāda individuālā askēze, kas ir klusumu, ar gavēšanu un bez miedarbības. Tā kā ir dažādi veidi, kā šo pieredzēt. Saprot, tie, kas tev tagad skatās, mūs tagad skatās, vai cilvēki, kas vispār uz Pirti dodās kā uz rituālu, lai arī slaucītos no sevis, to netīru. Man liekas, nav vairs tik daudz cilvēku, kas to dara. Un, lai līdz tumsas istabai nonāk, es domāju, tavu publiku visi zina, kas ir tumsas istaba, vai varbūt ir dzirdējuši, tādi ir varbūt, kas grib sagatavoties tam. Bet tas nav nekāds ieskriet, pagulēt, iznākt ārā un nomazgāties. Tev ir, ja tev gribās, es domāju, ka es neatteiktu. Es neesmu tam paredzēts, lai es kaut ko atteiktu tagad to kādam, kas to grib. Nav man tā, visu solēs, tās 10 dienas, ka es te būšu iekšā, tās ir tās. Es te nevaru iznākt ārā, nopērt un iet atpakaļ, Oktobrs viss vēl, ja es domāju, pieejams. Mēs varam izdomāt oktobrī visi pie. Tas atkarīgs ir no cilvēkiem. Vai viņi to grib, vai viņi to negrib, vai zvana, prasa, raksta, atbildēšu, nav problēma. Tā kā daram arī to kaut kādos kombo versijās, tā arī. Man pat neienāk prātā, ka vēl kāds gribētu vispār pieslēgties klāt to, iedot vēl lielākā tādā intensīvākā konservatīvākā, es saku, presētājā, tev ir masāžu pirms tu vai iekšā, tad tumsā es nāc ārā pirts rituāls vai ne, atkarīgs atkal gribu to vai ne, vai masāžu pēc tam, to visu var sakomplektēt kopā. Tās versijas, kā mēs varam darīt, tās ir
jūsu iztēli tikai. Dodiet vaļā iztēlē un sadaram, sameklējam cilvēks, kas to pieslēdzās klāt. Tā kā mēs esam atvērti kopradēji un savstarpēji Es pat miedarbībai, nezinu vispār, kā tas viss tad vispār notiek. Es uztaisīju to, nezinot, ka tas kaut kur var kaut kā kādam interesēt, jā. Man ir aizdoms, ka tev kaut kāda interese ir parādījusies, ka mēs tur varam cilvēkiem Nu, tā kaut kā tā vīzija tur atnāca arī esot tur. Un tas ir arī, man patīk, ka tas ir netālu, nu relatīvi netālu no Rīgas, kaut kāda stundu, pusotra. Pusotra, man liekas, Pusotra, jā. Un tas ir tāds relatīvi pieejams cilvēkiem, nu, kas vairāk man patīk arī ne no vienas puses, te vismaz 20 km radiusā nav nevienas lielas pilsētas. 20 km tālāk ir Bauska, jo man ir svarīgi, vai ir tā enerģija, vai tā frekvence nav sabojāta ar visiem tiem 5G un vispārējais. Lai gan te jau arī uztaisīja 5G, tā kā nav nekas atšķirīgāks no pilsētas, bet tikai te nav tie cilvēki, kas to visu pastiprina. Tie ir tikai daba, koki un zemnieki ar saviem uzartiem laukiem. Bet sākums ir labs. Sākums ir, tas viss strādā. Kā tu vispār jūties tagad? Jā, es tiešām Tev ir ko salīdzināt? jūtos restartējies. Es jūtos viens no tādiem procesiem, kas man intensīvi notiek jau tā, kad es kaut kur vairāk pavadu laiku ar sevi un arī kaut kādā šādā izolācijā šī vārda dažādajā nozīmē, kaut kur tālu prom pie dabas. Man sāk nākt kaut kādas vīzijas, idejas, skaidrība par lietām, un tur arī tas notika ļoti intensīvi. Un tas ir tas, kāpēc es gribēju iziet ārā, jo man nebija ne diktofona, nekur pierakstīt. Un man bija bāds, šitais ir reāli vērtīgi. Šito vajag kaut kādā veidā nodrošināt, lai es to atcerētos. Bet es domāju, man tas šoreiz izdosies arī bez viss tā, bet ja es tur būtu 10 dienas, tad taču būtu tā, ka gribās piefiksēt. Kaut vai tur 5 stundām tur jābūt ir pilspāvai līdzā un pierakst blociņam vai tam diktatoram. Diktafonam, jā. Diktators mums tāpat ir savējais. Savējais, katram ir diktatoriņš, jā. Protams. Jā, nu es saku, tur mūziku var paspēlēt iekšā, kā spēlē un tā. Dzīvo. Bet pagaidi, nu tu arī neizstāstīji, kā tev ir tagad. Nu tas ir pirmais, kad ir šī lielāka skaidrība. Otrais ir šī relaksācija, ko es jau pieminēju. Jā, tas arī tā. Un man bija arī nodomā iet kaut kādā dziļākā darbā ar zemapziņu, ar tām pašām bailēm, ko mēs pirtiņā pēc tam pastrādājām. Jā. Kaut kur man laikam arī ar to visu nogurumu nepietika resursi bišķīt iet pavisam tādā dziļumā. Bet tā skaidrība jau arī iedod tādu, to pārliecību un ticību tajā virzībai, tā kā, viņš ir kurā gadījumā viens otrs spogulis ir spoguļētājs. Un pirtiņā noteikti tas arī viss izprocesējās, gan kaut kāds tas ķermenī, kas tur sēž, zin kā, kad mums tas stress uzkrājās, tas jau viss ir arī tīri hormonāli, un mūsu organismu ceļo ar gavēni, viņš tā kā aiziet, viņš pārstrādājas, tad viņu vajag izvadīt, un tad caur sviedriem ar pirti viņš arī izvadās, un tas ir vienkārši super komplekss. Jā, vai ne? Pilnīgs tāds kombo, jā, vēl arī pirms iešanas iekšā tumsā arī ir iespēja izbaudīt to pirts rituālu, lai arī ejot iekšā, tad tā kā tīrs nomazgāts esi, un tad tu vari vēl vairāk šķetināt sev. Un tā es arī, protams, es arī kā pirtnieks zinu, ka to pašpērnienu uztaisīt, tad nevajag, iet pie citu pirtnieku arī. Un tad, protams, man pie pirtnieka arī būtu labāk aiziet, bet, jā, mēs zinām, kā pašam sev, kā nopērt un iziet caur tam procesam arī. Jā, tas ir tas piedāvājums, kad tur tālāk var darīt visādos versijās. Pirms iešanas iekšā pirti, pēc pirts, tad var masāžu piedāvāt, kas arī, es arī pieprotu vēdra masāžu.
ko es izmācījos arī, un tad visādi veidi. Tu vari piedāvāt savus veidus. Kādi ir tavi veidi vispār? Ko tu piedāvā cilvēkiem? Nu, šādā kontekstā tie būtu atbilstošāk dvēseli ceļojumi. Kas tie ir? Es vēl neesmu izbaudījis. Nu, tas ir patiesībā tas, ko mēs arī caur Alpas praksēm varam pieredzēt spontāni, kad mēs ieejam šajos dziļākajos slāņos kaut kur vai nu savā zemapziņā vai virsapziņā, un var rasties kaut kādas vīzijas, tajā skaitā arī kaut kāda skaidrība par dzīvi, bet arī skaidrība par pagātnes kaut kādiem cēloņu sakarībām, kāpēc mums tur kaut kas kaitina vai kaut kas sāp. Un dažreiz cilvēkiem nedara kaut kādi no tiem instrumentiem, un tad ir viens no šiem šis, kas arī nedara visiem, jo tas ir tāds ļoti prasa spēju palaist to apziņas kontroli un atvērt savu apziņu, paplašināt savu apziņu. Un elpa kā reiz ir tas, kas to ļoti spēcīgi pastiprina. Tās ir durvis turpat. Jā. Un dvēseles ceļojums ir tieši tas pats process, caur nedaudz citām durvīm, nokļūstot paplašinātos apziņas stāvokļos, vairāk caur relaksāciju tieši. Un vēl tas ir... Kā tu veici to relaksāciju? Tur ir dažādi veidi, minēja arī par mūziku, un tas ir viens no veidiem, kad ir kaut kāds pavadījums, kas ir skaņas pavadījums. Tas var būt bungas, šamaniskās, tas var būt ļodas, gan metāli, jā. Tā kā tas var arī būt vispār bez fona, varbūt ar kaut kādu... Kas to nosaka? Kā būt? To nosaka kaut kādā mērā, kaut kāda apstākļu sakritība, jo man ir bijis tā, ka mēs tagad pārslēdzamies pilnīgi citā tēmā, gan, bet viss Bet tu esi atbraucis pie manī, es tev saku, bet man tagad tevi jāintervēja. Viss pie viena. Tas skatītājiem vienīgais, mēs jums sniedzam šo tēmu, pieredzi. Jūs visi zināt, ko viņš dara, tā kā, jā? Es nezinu. Es domāju, ka viss noteikti nezinu, tā kā tas arī kaut kur piedod. Tas arī tās, ko tu vari atkal piedāvāt no sevis pirms tavu cilvēku vai, ne tavu cilvēku, vienkārši cilvēku, kas grib to tavu pieredzi atkal pirms tums. Un es pat iedomājos tā, kad arī tums istabā sēžot iekšā, pat varētu uztaisīt kaut kādas ceremonijas vairāk cilvēku grupā, bet kādu pāriem es noteikti ieteiktu pāriem ieiet tums istabā, piedzīvot to vienu diennakti vai pat 3, jo to es tā kā sajūtu, ka to varētu darīt pa pāriem. Un es arī YouTubā redzēju, ka tas ir darīts jau padzīvojuši pāris, bet tikai tā viņi iet iekšā regulāri jau. Tad viņi tādi iznāk ārā un viņi ir salikuši pa plauktiem savu dzīves kaut kā viņi. Jo tas ir vispār ļoti aktuāli arī pāriem, tieši tāds tā kā restarts. Jo tajā ikdienā bieži vien rodas kaut kādi uzslāņojumi, kas ir kaut kas nepateikts, kaut kas līdz galam neizdarīts, kaut kādas maskas, un tad tieši šis patiesībā ir tāds, viens no veidiem, kā to restartu dabūt. Lai gan to pirts rituāli pēc tam es tā kā, man tad jāatcerās, kā ir pirts rituāls priekš pāriem. Mēs vispār mācījāmies kaut tam, mēs kā mācījāmies. Jāatcerās, jo es arī varu pāriem iedot to pirts rituālu, vai tad atkal mēs būtu 2 pirtnieki, un tad abiem ir vienlaicīgi šis pirts rituāls. Varētu pat tā būt, ka tā bija, Tā kā principā šeit ir daudz vietas radošumam. Pilnībā slēdzamies klāt, darbojamies un kopā viens otru kaut vai, tev nav jābūt obligāti tikai tam lietotājiem, baudītājiem, tu vari būt pieslēdzies klāt, un tad mēs tā kā vienkārši tev palīdzam. Mums, piemēram, tu mani ievedi iekšā dvēseles ceļojumā, es tev iedodu pieredzi šādā veidā, vai mēs kādam citam tagad nākošo ņemam un metam iekšā un laižam caur konvejeru un taisam labākus pašus. Visādas idejas jau varam taisīt. Fantastiski, Klau. Par tums istabu tas lielos vilcienos varētu būt viss. Mēs varam
paturpināt tev ierakstās, ja? Jā, es domāju, ka jā, es Jā. ticu, kad ierakstās, tas vēl uzlūs. Mēs varam pārbaudīt, bet Paldies. paldies arī tiem, kas pieslēdzās dažiem. Un kas klausīsies varbūt arī ierakstā, cerams, kad mūsu Tev viņš arī ierakstās tagad, jā? Nu, protams, saglabāsies. Es tagad arī tiks laucinieks, es saku, uz internetu nezinu. Kā tu nē, kur? Nē, es tikai tā, un tad viss visi notiek. iet laivā, es tāds, ko? Kas tas tāds? Tagad tāds alts cilvēks tad dzīvo. Bet tik interesanti ir palicis ar sevi, jā, kad zin kā, es dzīvoju Parīzē, Londonā un Rīgā, un es vairs nevienā pilsētā neiešu tur dzīvot pastāvīgi, nekāds vispār fuli. Piedod. Es tev saku tā viss, šitas te, kas man ir sanācis, kā man ir sanācis ar šito visu, es tikai vienīgi varu pateikties, un pat nezinu kam. Es esmu pateicīgs, un ar visu sev, kāds es tagad esmu vienkārši skatos un brīnos. Jā, bet pa lielam ne tumsa, lai nu tumsa kā tumsa, bet ne manā istaba veidotāji, tev nav vajadzīgi. Ej dabā, katru dienu ej dabā, piedzīvo naktī mežā, tas ir vairāk nekā tumsas istaba manējā. Es tev saku, mēģinājis pats. Es tagad ar puikām nometni arī mežā. Mēs izdarījām tā negulēta nakts mežā ar patstāvīgu gājienu no mežā atpakaļ uz nometnes vietas, un tas bija tam puikām kaut kāda pieredze tāda, ko nebija dabūjuši, ka viņi sapratuši to, ka viņi paši to izdarīja, un tas bija tāds wow moments viņiem, un tad arī viņiem bija pirts rituāls, beigās, ka viņi atnāca katrs no meža, tad es pasniedzu pirts rituāls, beigās, jā, sāk nometni. Nu jā, katrai tai pieredze ir savu kaut kāda Nē, ir jau daudzas vietas īstenībā. Nu, ar visu to, kad tu esi tik tuvu dabai, tāpat uztaisīt to istabu. Jā, jo tas man bija tāds, nu, kad es esmu kaut ko iegaumējis un man tas ir jāizdara un ar sirdi noticējis tam, tad man nekas nestāv ceļā. Pilnīgi viss zaļas gaismas bija, tam vieta atradās, uztaisīja materiāli atradās, viss sanāca. Jā. Tagad to izbaudot, atkal ir noslēdziet kaut kāds posms manā dzīvē, un es varu doties tālāk, apgūt jaunas lietas, kas manam ķermenim vajadzīgs ir, lai viņš kalpot ilgāk. Un svītra kodu vispār nav dzīvē vajadzīgs. Es šeit dzīvojot vairākus nedēļas vai pat mēnešus jau var izdzīvot vispār bez veikala svītra kodu vispār. Mēdz, ka maz ko atradīs no svītra kodu. Tā zupas jau sāk vājis. Brīnos pa sevi, kā tas te esmu izaudzis, jā, bet interesanti ir. Tiešām man nevienu mirkli nav garlaicīgi ar sevi un nemeklē nekādas āršķirīgās vajadzības. Es tikai vairāk skatos, kā es varētu atbrīvoties no tā, kas man ir jau. Pilnīgi neko nevajag no tā, ko es esmu savācis līdz šim sarot. To veco dzīvi, tas ir jānokārt. Nav nokārtot. Ko apziņu, kas tagad ir, man liekas, ka tas ir tāds to, tu darbs, izdarām, kārtībā. Es zinu, ko es izdarīju, es zinu, kāds es biju mierīgi, sataisam avatā. Nu, ko, paldies tev, Ralf, par šo pieredzi. Paldies tev par šito. Par to, ko tu dari. Un uz jaunām kopradēm un sadarbībām. Obligāti. Es nevaru sagaidīt, kas nākošais tagad lidos un darīsies, jā. Paldies tev. Jā, daram. Saziņām arī ar jums. Jā. Un jā. tad jau, lai svētīgi un lai top.